ļoti daudz un dažādi jautājumi parasti, ko vajag, ko nevajag, kas ir kaut kādas labas idejas, kas ir slikti idejas. Bet pats galvenais, ka bieži cilvēki nesaprot, kādas ir blaknes un kādi vispār ir riski, sākot lietot testosteronu vai tie pašā laikā jebkurus citus hormonus. Tā kā es domāju, tā ir tā tēma, kurai paiesim cauri šodien. Tātad, ja tu sāc lietot testosteronu, nav svarīgi, cik tu lieto, 100 mg, 1000 mg, ķermenis dabīgo beidz ražot. Tā kā atslēdz dabīgā izstrāde. Tad tu palietos testosteronu, beigs lietot, un kamēr atjaunosies dabīgā testosterona izstrāde, būs 4 mēneši, 16 nedēļas. Un tagad iedomājies, to dabīgi izstrādājas aptuveni 100 mg testosterons. Tu viņu dubulto, laižot 250 uz 8 nedēļām, un pēc tam 16 nedēļas tev viņš ir gandrīz necik. Tātad pilnīgi visu, ko tu uzaudzēsi, ja tu kaut ko uzaudzēsi, tu zaudēsi pilnīgi visu. Tā kā tādi 8 nedēļu kursi ir ļoti bezjēdzīga lieta. Tu kaut ko uzaudzē, tu pēc tam visu vienkārši zaudē. No tā vispār nav nekāda jēga, nav jēga tā darīt. Ar testosteronu vispār, manuprāt, ir tā. Vai nu tu lieto visu laiku, vai nu tu nelieto. Nenormāls, kā jāatsāk hormonu izstrādi. Tu jūties depresīvs, to nav motivācija, to viss dzīvē ir sūdīgi, viss ir slikti. Un kāpēc tu taisi to pauzi, ja pēc tam tu atkal lietosi? Nav īsti nekāda jēga tam taisīt kaut kādas pauzītes. Vai nu tu lieto to testosteronu, vai nu tu to testosteronu nelieto. Tā kā taisīt kaut kādas pauzes, manuprāt, tas vienkārši ir bezjēdzīgi. Tā nav īsti vienkārši nekāda jēga.